Drīzumā visus mūs iepriecinās pēdiņās nākošie elektrības rēķini, kāpēc tik dārgi, kas te vispār notiek. Mums saka, ka vajag solidarizēties, ja, karš tomēr un tam līdzīgi. Vai mēs tiešām visi solidarizējamies? Jautājums man tāds ieinteresējas. Palūdzu savam poļu draugam atsūtīt, cik viņi maksā par elektrību, kāds viņam ir rēķins. Šeit ir atsūtīts, ja, nerādīšu tādu nosaukt, bet rēķins ir no Polijas, un tādu pašu rēķinu paņēmu šeit no draugiem no Latvijas, ja, tā, lai sakrīt tas amperāžs un tam līdzīgi visas lietas, ja. Tātad Polijas variantā mums ir 20 ampēras, viena fāze, ja, jauda. Latvijas variantā 16 ampēras, viena fāze, tātad zemāk. Latvijai 21 PVN, Polijai 23 PVN, tātad Latvijas variantā cilvēks ir patērējis 129 nopurēsim kilovatus, un par to viņš ir samaksājis visu kopā par elektrību, par pieslēgumiem, par visu saraksta beigās. Summa apmaksāja 79 eiro samaksājis, ja, cilvēks. Poļu variantā cilvēks ir patērējis 280 kW, tātad vairāk nekā 2,5 reizes vairāk patērējis un samaksājis 365 zlotus pārvēršot mūsu naudiņās, tātad tas būtu aptuveni 82 eiro. Par 280 kW divreiz vairāk patērēs. Un jā, arī poļiem šeit ir iekļauts dažādas piemaksas par kvotām, par koģenerāciju, par sadali, tā skaitā un tam līdzīgi. Un ar visu to sanāk, ka poļi maksā vairāk nekā 2 reizes lētāk par enerģiju. Ja? Tāpat laikā, protams, ka poļiem ir šīs te ogļu stacijas, par ko Eiropas Savienība tur šūmējās un tā tālāk, ka viņi dedzina ogles un tam līdzīgi. Bet mums ar mūsu zaļo enerģiju nosacīt, kur vajadzētu būt daudz foršāk un lētāk visam. Mums ir saviem hesiem, savām stacijām. Mums ir vairāk nekā 2,5 reizes dārgāk, tā sanāk. Nu, protams, ka tur, teiksim, uz lieliem apjomiem maz drusciņi izlīdzinās ārā, bet nu, mēs varam nopaļot, ka mēs maksājam 2 reizes vairāk. Bet kāpēc? Tas ir būtiskākais jautājums. Kāpēc mums ir jāmaksā tik dārgi par elektrību? Rekur, paskatieties, tur tālumā. Jā, te es esmu piebraucis, tas svītrēnais tornīts skaistais. Tā ir viena no mūsu Latvijas bagātībām, termoelektrostacija, viena no 2 termoelektrostacijām. Šeit manais mugurs ir TEC2. Latvenergo pārstāvs 18. gadā, ja vien tā nav tā izrunāšanās intervijā, ir paziņojis sekojošu, kāpēc rekonstrukcijām, dažādiem uzlabojumiem, investīcijām šī TEC2 un viņas māsiņa, abas divas kopā nepārtrauktā režīmā spētu saražot pat 97% no visām mūsu vajadzībām. Protams, ka skaidrs, ka neviena sistēma nevar strādāt nepārtrauktā režīmā, vajadzīgi tur dažādi uzlabojumi, rekonstrukcijas, apkalpošanas elementāri un tam līdzīgi. Bet tāpēc vēl mums ir lielie Daugavas hesi, mazie hesi, Šķeldas rūpnīcas, vēja parki. Protams, ka visizdevīgākā, vislētāko elektrību mums saražo tieši hesi, bet hesi nevar strādāt nepārtraukti. Tajos brīžos pieslēdzās teci, tad nokompensē visu šitas, kā jūs redzat grafikā, visu šos te kritumus. Vēl plus Šķeldas rūpnīcas kompensē vēl mazākas bedrītes. Tomēr šobrīd mēs saražojam tikai no aptuveni 75% pēdējo gadu rādītāji, citos gados vairāk, citos mazāk, aptuveni 75% no tā, ko mēs patērējam. Varētu saražot visu 100%, jā, protams, pie plānošanas tur pareizes un sistēmas saregulēšanas un saulaicīgas tur visas bla 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 bla. 100% varētu saražot, saražojam tikai 75%, tos pašus atdodam biržā un pērkam visus 100 atpakaļ jau pa dārgajām, jau Eiropas pirktspējas cenām. Kas te viss izpēc rezultātā man rodas tāds iespējas, ka faktiski uzražot un nodrošināt mūs visus ar lētāku krietni elektroenerģiju nav tehniska problēma, bet šī ir politiska problēma. Jo, lai nokompensētu to, ko mums nesaražo lētie heisi un saražot elektrību, kas nosaktu mūsu patēriņu, mēs varētu darbināt savus tecus, bet tecus mēs darbināt īsti nevaram, tāpēc, ka mums ir jāpērk kvotas. Šīs te kvotas saistībā ar zaļo domāšanu, zaļo enerģiju, globālo sasilšanu un tam līdzīgi. Mums šeit savā superzaļajā valstī, kur ir pilns ar mežiem un gandrīz nav nekādas ražošanas, mums vēl ir jāpērk klāt kvotas. Plus tam mēs vēl nevaram pirkt gāzi tur, kur mums ir izdevīgāk pirkt gāzi, lai darbinātu šos te tecus, bet mums ir jāpērk gandrīz vai tur, kur mums norāda pirkt šo te gāzi, kur citi nopērk tur, kur ir lētāk, un tad pārdod mums, tā kā ir politkorekti. Tad, protams, vēl jautājums, vai arī tad, ja mēs nopirkt šīs te kvotas, nopirkt šo te dārgo gāzi, vai arī tad joprojām mums elektrība patiešām būtu dārgāk nekā pirkt biržā, dārgāk nekā poļiem joprojām.
Tad kāpēc mēs joprojām pērkam biržā? Kas tie ir par lietu? Ir sekojuši argumenti, kas dominē. Viens arguments, ka mēs te ļoti strauji pieaugs labklājība, mēs te kļūsim stāvus bagāti, tāpēc sāksim tērēt vairāk un ir ļoti nedroši, ka mēs tur tā, teiksim, uz robežas varētu saražot. Tāpēc labāk būtu tiklā, kur mēs vienmēr varam paņemt, jo mēs, kā prognozē, ir tāda prognozīta dažus gadus atpakaļ, ka mēs tērēšot ar vien vairāk un vairāk un vairāk, jo Latvijā augs labklājības līmenis. Bet interesanti ir tas, ka labklājības līmenis visu šo laiku slīd tikai uz zemu un iedzīvotāji paliek ar vien mazāk. Tad, interesanti, kā tas arguments varētu darboties nākotnē. Vēl viens arguments ir vēl interesantāks tāds, ka mēs esam energodrošības nodrošinātāja reģionā. Tas nozīmē Baltijas valstīs, un mums tādiem ir jāpaliek. Kāpēc? Tāpēc, ka lietuvieši ražo ar vien mazāk un mazāk. Tas nekas, ka viņi paši ļāvās apvārdoties un savu Ignalīnu aizvērt ciet. Igauņi ražo ar vien mazāk un mazāk, un tāpēc mums esot jābūt šeit kā drošības garantam un jāiesaistās visā šajā te Nord Pool, es neteikšu to vārdu, lietā, teiksim, iekšā. Ja? Un par to mūsu atalgojums ir tas, ka mums pasitīs par lecu, kā vienmēr, malači latvieši. Ja? Nākošais arguments. Mums finansiāli tas nav izdevīgi un nav iespējams saražot lētāku enerģiju, jo mums ir jāpērk kvotas, dārgā gāze, tad jautājums, kāpēc mums tas ir jādara. Turklāt, kā tad ar mūsu dabas bagātību šķeldi, kāpēc šķelda aizceļo par kapekām projām uz Skandināviju, un mēs tāpat laikā nevis attīstam šķeldas šo te ģenerācijas ražotnes, bet iepērkam atpakaļ dārgu elektrību no tās pašas Skandināvijas, kas lielās, ka viņiem ir ļoti ekoloģisks un lēts rūpnīcas, un acīm redzot zināmā mērā arī uz mūsu lētās šķeldas rēķina. Šobrīd tā kopēja bilde izskatās sekojuši. Mēs saražojam lielāko daļu savu patēriņu, pilnu apjomu saražot mēs nespējam vienkārši politisku iemeslu dēļ, tālāk jau šo te saražoto lielo apjomu mēs atdodam par naudu, pārdodam biržā, pērkam no turienes atpakaļ jau par Skandināvijas cenām, kuri, teiksim, ir gatavi maksāt vairāk, un tād iedzīvotājs maksā par elektrību par šīm te jau dārgajām cenām. Ko tas nozīmē praktiski? Pēc būtības tā ļoti vienkāršojot šobrīd izskatās, ka ar šo te Nord Pool rotācijas apli no iedzīvotāju kabatām tiek izvilktas kādas Skandināvu izmēra naudiņas, kuras pārpeld dažu uzņēmumu rīcībā, attiecīgi no turienes vieglāk sadalīt pa kabatām un tam līdzīgi. Tā vietā, lai atstātu šo te starpību iedzīvotāju kabatās, kas varētu šo te naudiņu tērēt šeit vietējā tirgū, vietējos veikalos, restorānos, kafejnīcās, pakalpojumos un tā tālāk attīstīt vietējo biznesu, tā vietā šī naudiņa pārceļo no mūsu visu kabatām dažās kabatās. Kā notiek Polijā, atgriežamies. Šeit tā naudiņa, tā elektrība, kas tiek saražota ar vietējām bagātībām, vietējā tirgu, vietējiem iedzīvotājiem tiek piedāvāta par daudz zemāku cenu, 2 zemāku cenu nekā Latvijā. Un tikai tad, kad jau nonāk līdz tam brīdim, ka ir jāpieražo klāt, jāpiepērk kvotas, jāpiepērk kaut kādas dārgās lietas un tā tālāk, kā tie sarežģināts, tad katrs iedzīvotājs maksā vairāk. Jā, konkrēti iedzīvotājs sākot no 2000 kW patēriņa, ģimenes sākot no 3000 kW patēriņa. Ja šis patēriņš tiek sasniegts, tad uzreiz automātiski patērētājs maksā 2 reizes dārgāku enerģiju. Tātad valsts ir jāiepērk papildus resursi, lai viņam šo saražot. Ja viņš grib šo lielo leduskapi un tam līdzīgi, tad lūdzu arī maksā vairāk. Nevis, ka mēs visu uzreiz maksājam šo lielo Skandināvijas līmeņa cenu un savāktā naudiņa pamazām pārpeld dažu interešu grupu rīcībā. Vienlaicīgi iespējams tiek radītas 2 varēja ļoti liederīgas ilūzijas. Pirmā ir tā, ka mums te viss valstī iet uz augšu, nodokļi iekasējas vairāk, tur IKP pieaug un tam līdzīgi viss tās summas paliek lielāks, lai gan tas ir vienkārši uz lielāku rēķina un tukšāku iedzīvotāju kabatu rēķinu. Un otra ilūzija ir tāda, ka iespējams tas tiek darīts, tiek uzpūsts mākslīgi šis te uzņēmums Latvenergo, jo tad viņi būs vieglāk notirgot, jeb nokotēt, kā to saka, kotēt biržā ļoti grib Latvenergo un Latvijas mežus arī no kā varētu šķeldi iegūt, lai visu šo situāciju atrisinātu un tam līdzīgi. Tad paskatāmies uz visu šie te koncernu kopumā, Latvenergo sadals tīklu un tā tālāk, peļņa šie te 200 miljoni. Iespējams, tas ir domāts tieši priekš investoriem, jo, kā mēs paskatāmies budžetā, jau nākošajā gadā, kad šie uzņēmumi it kā jau tā kā varētu būt jau nokotēti, tad ienākumi valsts budžetā no viņiem jau ir daudz zemāki nekā tas ir ieplānots šogad arī, tā skaitā Latvijas mežiem un citiem kotējamajiem uzņēmumiem drīzumā. Kur paliks šī starpība jautājums? Par to turpmākajos video. Piesakojies!
Lūdzu, padalieties ar šo video, piesakojieties, kas nav piesakojušies, arī turpmāk par dažādām būtiskām aktuālām tēmām. Paldies!